cienu viedokli. Bet kas notiks, ja šīs partijas, kas iekļausies, neīstenos to jūsu uzstādījumu par labu Latviju, ko paziņojusi ir? Līdz vēlēšanām vēl 5 mēneši un kā? Pirms vēlēšanām vai pēc vēlēšanām? Kaut vai arī pēc, Faktiski mēs kā sabiedriska organizācija nododam savu nosaukumu, emblēmu, gandrīz tā kā bērnu, un ļoti rūpīgi skatāmies, ko viņi ar to darīs. Un ļoti rūpīgi uzraudzīsim, kas tur īsti notiek. Un ļoti rūpīgi skatāmies, ko viņi ar to darīs. Un ļoti rūpīgi uzraudzīsim, kas tur īsti notiek. Vai jūs neatzīstat, ka tas tomēr tāds teātris ar kustību par labu Latviju, jo skaidrs, ka ir viens kampaņas veidotājs, ir viens ideologs, idejiskais autors, noformētājs un tā tālāk. Tur jau bija skaidrs šī simbioze, un kas notiks tālāk jau varēja paredzēt. Arī Aizbalta kungs nokomentēja šo Beleviča kunga aizgājināšanu no kustības, kur ir acīm redzams, ka tomēr šī partija vienalga kāda personā, bet ir pieņēmuši šo lēmumu, ka viņš nedara, jo viņš redz nederēs sarakstā un tā tālāk. Un tas nav teātris tomēr. Kustība šodien apvieno vairāk nekā 5000 dalībniekus. Tā ir ļoti liela organizācija, kurā ir apvienojušies dažādu partiju pārstāvi, bezpartijskie, dažādu nozaru pārstāvi, liela daļa uzņēmēji, darba devēji. Tā skaitā, jā, mūsu partiju cilvēki arī ir, bet kas attiecās uz kustības droši vien vadības maiņa, tad es neslēpšu, ka es paudu viedokli kustības pārstāvjiem,